Un es aicināju teātri tā kā piedalīties, nāciet tautas pusē, es gribēju to tiltu veidot. Viņi sākumā tā kā bija samulsuši un tā nevarēja saprast, kā lai reaģē, un pēc pāris dienām direktora Dana Bjorka zvanīja, ka jā, Inter, ok, jā, mēs tad iznāksim pie tautas, ka tas gājiens par to padomu mantojumu likvidēšanu. Jo man liekas, ka jābūt drosmīgiem, un es gribēju tā kā teātra aktierus un visu teātri, un līdz ar to Latvijas inteliģents, krievus, tā tad nav krievalodīgie, ir krievi. Tātad krievus, ļaut ieņemt stabilu pozīciju, esam ar tautu. Jo mēs sapulcējamies ļoti, ļoti daudz. Latvijas patrioti, kādi 30,000 mēs tur bijām, tas gājiens bija tiešām vērienīgs. Un kāpēc es to stāstu? Pāris dienas pirms tā gājiena man Dana zvana, un es viņu arī, protams, saprotu. Viņai tā šķēri ir jānostājas šodien un tagad jāpasaka tā savu atbildi. Viņa saka, piedod, ka mēs tomēr nepiedalīsimies, jo man tur veidoja režiju, tur bija bungas, tur bija izsūtīšana, tur bija kori, folkloristi. Tas ir 22. gads, pareizi? Jā. 20. mājas, jā. Un viņa saka, Inter, piedod, mēs neiesim, mūsu skatītājs mūs nesapratīs. Skatītājs vēl nav gatavs, līdz ar to arī viņa vēl nav gatava, bet tas arī man ļāva saprast, ka mums ir problēma. Hjūstonā mums ir problēma. Jā, un šī te problēma nemazinās. Tie krievi, kur dzīvo Latvijā, un uzsver, tas ir arī Čehova krievu teātris, ka mēs esam par mieru, tā nav pozīcija kara laikā. Joprojām es tā uzskatu, tā nav pozīcija, tāpēc man arī vairs nav kādas attiecības ar krievu teātri.